Latvijā esot daudz neprofesionālu tiesnešu, kur kļūdas valsts budžetam izmaksā ļoti dārgi. Tomēr tiesu sistēmu pārkāpējus piesardzot. Tik skarbus secinājumus izdarījuši valdības pārstāvi, kur izvērtēja Eiropas cilvēktiesību tiesas praksi. Lai situāciju vērstu uz labu, pirmo reizi Latvijā vērtēs visu tiesnešu kvalifikāciju. Tiem tiesnešiem, kuri eksāmenu neizturēs, mantiju nāksies novilkt. Eiropas cilvēktiesību tiesa Strasbūrā arvien vairāk saņem sūdzības par nekvalitatīvo Latvijas tiesu darbību. No 107 šobrīd ierosinātām lietām daudzos gadījumos gaidām valstī nelabvēlīgu spriedumu, kas nozīmē kārtējās kompensācijas. Lai arī nerad tiek apšaubīt vienu un to pašu tiesnešu lēmumu, sistēmu uz notiekošo nekādi nereaģējot. Tie tiesneši, kur rīcībā ir novērot šādi acīm redzami pārkāpumi, ka viņi nekādā veidā netiek kritizēta no sistēmas puses. Un tā ir mūsu galvenā bāža. Valdības pārstāvs starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās atgādina, ka tiesnesim ar likumu noteikts pienākums būt kompetentam, lai varētu spriest taisnīgu tiesu. Soļu vārdi, ka šo prasību neievēro, netiek atklāti aizbildinoties ar nevēlēšanos sākt publisku netīrās veļas mazgāšanu, tomēr viens slavens piemērs tiek piesaukts. Tiesneša tālēs tiesvedībā mums dažās no tām lietām jau ir konstatēti pārkāpumi, un vēl joprojām tiesvedībā stāv lietas. Tas bija diezgan ilgs posms, kamēr tā problēma izauga tik liela, kad ierosināja kriminālu lietu. Bet šis faktiski ir bez maz vai vienīgais gadījums no tādiem publiski izskanējušiem gadījumiem, un tas ir tas, kas mūs uztrauc. Augstākā tiesa TV3 ziņām komentārus saistībā ar bargo kritiku nesniedz, savukārt ģenerāla prokurors kolēģis aizstāv, apgalvojot, ka nepietiekamā kvalifikācija ir saistīta ar naudas trūkumu sistēmā. Šī apmācība ir nepietiekama, bet tās ir krīzes seks. Kāda ir nauda, tāda ir kvalitāte. Tikmēr Tieslietu ministrija sola pirmo reizi sākt visu Latvijas tiesnešu kvalifikācijas pārbaudi, izvērtēt paredzēts tiesnešu nolēmumu kvalitāti, juridisko argumentāciju un darba organizāciju. Ja tiesneša profesionālās darbības novērtējums būs negatīvs, tad likums paredz, ka ne vēlāk kā 2 gadu laikā ir veicama atkārtot tiesneša profesionālās darbības novērtēšanu. Ja šis novērtējums atkal ir negatīvs, tad likums paredz, ka tas ir pamats tiesneša atbrīvošanai no amata. Lai pārbaudītu tiesnešu atbilstību, kvalifikācijas padomes locekļi plāno piedalīties tiesas sēdēs, klausīties to audio ierakstus, kā arī uzklausīt tiesu darbinieku domas. Jānis Eglīts, Binders TV3.